Izlūkos! Pilnīgs Bārtakas bēniņos! Abrakavērtakā! Tā, kas tad mums te ir? Tīrīgi un kārtīgi cilvēki savā pagrabā labprāt uzņemtu. Pagaidi. Tīrīgi un kārtīgi? Nē. Tas man nekam neder. Kas ir nākamais? Vientuļai kundzei lauku viensētā nepieciešama kompānija. Vientuļai kundzei. Tas gan izklausās diezgan labi īstenībā. Jā, radio tiks novietots govju kūtī un atskaņots govju slaukšanas laikā. Bet pagaidi. Ko tad es darīšu pārējā laikā? Pat to vien, kā tikai govju slaukšanas laikā es varu spēlēt? Nē. Es varu visos laikos, jā, vienīgi. Ja govju kūtī, tad kā tur būs vairāk? Kā cilvēki klausīsies, vai tomēr govis? Kaut kāds pilnīgs... Čau, radio! Čau! Kur Bardaks? Darbā. Bardaks strādā? Nu jā, Bardakam viss atkal ir sajūcis uz otru pusi, un viņš ir kļuvis kārtīgs un strādā, redz, Rundāles pilī. Tad mums jābrauc turieni. Varbūt jūs gribat palikt šeit un uzspēlēt ar mani kaut ko? Kopš Bardaks ir sācis strādāt, šeit ir tik vientuļi un, redziet, viss ir sakārtots, kārtīgs, mierīgs. Šie vairs iti nemaz nav tie Bardaka bēniņi, kas agrāk. Tad mums jābrauc pie Bardaka. Varbūt tomēr mēs varam to darīt kopā? Piedod, radio. Es jau zinu, ka es neesmu tik bardacīgs kā Bardaks. Radio, tu neapvainosies? Nē, brauciet uz to pili un satieciet Bardaku. Es te tikmēr govju kūtī kaut ko atskaņošu. Liela gan tā pils. Jā. Abrakavērtakā Bardakā! Čau, Bardak, kāds tu skaists. Nedod 5. Labdien, draugi, labdien! Prieks jūs redzēt, paldies par komplimentiem, bet es labprāt jums dotu 5, jo atzīšos, nedot 5 es neprotu. Radio taisnība. Bardaks nemaz neuzvedas kā Bardaks. Vai jūs vēlētos aplūkot pili? Jā, vai mēs varam apskatīt pili kopā ar tevi? Nē, draugi, diemžēl, piedodiet, man ir jāstrādā. Bet lūk jums pils buklets, tāpēc droši dodieties aplūkot pili. Lūdzu. Hercogienes būdvārs. Hercoga parādas guļamistaba. Es gribu šito redzēt. Dodieties pa kāpnēm uz augšu, tad gaitenis mazliet pa kreisi un pirmās durvis pa labi. Vai tu tiešām nevar nākt ar mums? Atvainojiet, es esmu darbā. Augusts man šķiet, kad viņi grib mūs izjokot. Jāiet uz otru pusi. Tā, Bardak, žēl, ka tu nevari mums nākt līdzi. Visu labi, draugi, bija prieks jūs satikt. Bet pagaidiet, draugi, uz pa kāpnēm jāiet augšā pa kāpnēm, draugi! Un kā mūsu draugiem veicas? Mēs ar Augustu gājām pa pilsas telpām. Tur bija ļoti daudz istabu, bet hercoga guļamistabu mēs nevarējām atrast. Atvainojiet, vai jūs nepateiktu, kur ir hercogas guļamistaba? Protams, tikai jūs gan esat diezgan tālu no guļamistabas. Tā ir pavisam citā pils galā. Vai jūs esat šīs pils saimnieki? Ak, nē, lai kā arī vēlētos būt šīs pils saimnieki, mēs esam vien iemītnieki. Kam tad pieder šī pils? Rundāles pils pieder Kurzemes hercogam. Man liekas, ka hercogs izskatās labi. Hercogam mugurā ir bruņu tērps. Viņam galvā ir parūka. Kāpēc viņam vajadzēja tik lielu māju? Šī ir vasaras pils. Līdzīgi kā jūsu laikā, vasarnīca. Hercogs šajā pilī atpūšās no smaga darba. Izklaidējās, apmeklē balles, bauda parku un arī medības. Apskatīsim, kādas tad telpas ir pilī. Lūk, šī ir hercoga ēdama zāle, kur hercogs ar ģimeni un varbūt arī tuvākajiem draugiem varēja baudīt kādu izsmalcinātu maltīti.
Kā jau redzat, ir smalks porcelāns. Tā mēs saucam traukus, no kuriem hercogs ēda. Ar rokām apgleznot un apzeltīt ar īstu zeltu. Hercogs ēda no porcelāna traukiem, un tie trauki ir ļoti grazni. Viņos ir zelta rotājumi. Ēda hercogs daudz un dažādas lietas, piemēram, dažādas gaļas, augļus un dārzeņus. Viens no mūsu hercogiem bija iecienījis arī cukrotus saldumus un konfektus un kūkas. Hercogam ēst gatavoja mamma vai tētis? Ēst gatavoja galma pavāri, izcili meistari. Bet šeit nekur tuvumā nav virtuves. Tieši tā, jo virtuve atrodās pils pirmajā stāvā. Vai tagad mēs esam virtuvē? Jā, Man liekas, ka tie visi griežamie ir picu naži. Es nezinu, kas ir pica, bet šie priekšmeti ir paredzēti dažādām kūciņām un pīrādziņiem, kur skaisti apgriezt maliņus un izdekorēt. Kur viņi gatavoja ēst? ēst gatavoja pavardā. Kas tas ir pavards? Šeit arī ir tas pavards. Šeit uzkūra uguni un uz tā arī gatavoja ēst. Bet kur viņi mazgāja traukus? Atsevišķa izlietne, kā tas ir jūsu laikā, protams, nebija. Bet trauks varēja nomazgāt kādā bļodā, kaut kur nostāk, vai arī tepat uz galda. Kā tad viņi paši varēja nomazgāties, ja viņiem nebija krāns ar ūdeni? Tiem, kas strādāja virtuvē, bija tāda priekšrocība. Viņi to ūdeni ar spaiņiem arī atnesa uz pili. Bet pils saimnieki nomazgājās speciālās telpās, uz kurām šo ūdeni no virtuves arī varēja aiznest. Ne jau katrs viesis šo vannas istabu varēja ieraudzīt, tā kā jūs esat ļoti īpaši. Tā ir vieta, kur hercogs varēja nomazgāties, siltā vannā, ko redzat, sēdvanna. Mana vannas istaba izskatās pavisam savādāk. Vanna izskatās tā kā krēsls, tikai ar aizvērtu augšu. Kad cilvēks bija nomazgājies tīrs, viņš varēja vilkt kaut ko mugurā. Vai jūs vēlētos redzēt, ko mūsu laikā cilvēki velk mugurā? Jā. Jā. Mūsu laikā mode mazliet atšķirās no jūsu laika. Dāmas vilka kuplas, kleitas. To kuplumu deva tādi groziņi, ko palika apakšā. Ar ļoti kruzuļainu un izšūtu un mežģīnēm rotātu. Dāmas veidoja frizūras, augstas frizūras, un, lai tās frizūras izskatītos vēl augstākas, ielika augšā dekoratīvas spalvas. Kungi arī nēsāja greznus apģērbus, izšūtus ar mežģīnēm, tāpat kā dāmas. Kungi vilka īsas bikses un zīda zeķes. Atšķirībā no dāmām, kungi neveidoja frizūras biežāk, bet vilka parūkas. Protams, jāuzliek arī cepuri ar strausu spalvām, lai efekts būtu labāks. Tērps tāds pašs. Man liekas, ka ziedi ir izšūti. Kurpes un spulkstenis. Kleitām ir daudz rotājumi. Mežģīnes, lentītes, pērlītes. Es arī gribētu tādu kleitu uzvilkt. Kāpēc ne? Pilī viss ir iespējams. Mūsu draugi gan izskatās vareni šiki. Jūs esat vienā no pils skaistākajām telpām, Baltajā zālē, un gandrīz esat gatavi ballei. Kā? Gandrīz? Ir jāiemācās arī deja. Un kas ir mūsu laikā vispopulārākā deja? Menuets. Un tie pirmie pamatsoļi menuetā ir tādi. Dāmas ies uz vienu pusi, kungi un puiši uz otru pusi. 1, 2, 3 un ejam uz sāniem. 1, 2, 3 un tagad atpakaļ. 1, 2, 3. Mums jānonāk pretī. Kad mēs esam pretī, mēs paklanamies. Jā. Protams, tajā brīdī, kad paklanamies, mēs varam iedot roku otram šādi te. Jā, ļoti labi. Un tagad mēs vienkārši apgriežamies šādi te, apmainamies vietām. Kad mēs apmainamies vietām, mēs paklanamies atkal. Jā, ļoti labi. Un atkal iedodam roku un atgriežamies atpakaļ tā, kā bijām sākumā. Un, protams, paklanamies. Nu, lieliski!
Liels paldies par skaisto deju. Un paldies, ka parādījāt pili. Mums tagad jāsameklē Bardaku, viņš ir jūsu kolēģis. Paldies par viesošanos. Gaidīsim jūs atkal pilī. Atā! Bardaku, tu šeit? Bardaku, tu nevari iedomāties, kāds mums bija piedzīvojums. Ļoti jauki. Bet nu gan, draugi, jūs esat nonākuši Kurzemes hercoga parādes guļamistabā. Viņš taču bija mums parādījis pilnīgi pareizu ceļu. Tas ir ļoti dīvaini. Hercoga parādes guļamistaba ir centrālā vieta pilī. No tās logiem pavarās brīnumains skats uz pils dārzu un, starp citu, šajā telpā ir 280 gadus sens parkets un podiņu krāsnis. Vai mēs varēsim ar tevi paspēlēties, tad, kad tu beigsi darbu? Man, draugi, ir jāizsver visi riski un ieguvumi par laiku, ko pavadu kopā ar jums, nododoties dažādām iracionālām darbībām. Nu labi, pagaidīsim, kad Bardakam beigsies darba diena. Cik var? Bardaks ir uz kāpnēm. Tūlīt nāks iekšā. Neelpojat! Un 3, 4! Sapurinu Bardaku sevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku tevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku sevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku tevi, sapurinu kā tamburīnu. Dažkārt tavs delvēris aiziet, un ampel manis guļ. Dažkārt tavs jokdaris sapīts, viss aiziet buļ, buļ, buļ. Sapurinu Bardaku sevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku tevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku sevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku tevi, sapurinu kā tamburīnu. Dažkārt tavs prieks slinko, un smaids ir skābi sāž. Dažkārt tavs joks klibo, viss šķiet vājš, vājš. Sapurinu Bardaku sevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku tevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku sevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku tevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku sevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku tevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku sevi, sapurinu kā tamburīnu, sapurinu Bardaku tevi, sapurinu kā tamburīnu. Draugi, man bija riktīgi jokains sapnis. Es biju kārtīgs. Es biju brīnišķīgā pilī. Draugi, nedopieci! 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 Radio nedopieci! Nedošu! Draugi, kurš grib spēlēt aklos tītariņus? Jā, spēlējam aklos tītariņus! Bet es arī tā kā gribētu! Pārģērbies! Jā! Raidījums visiem mums. Bardaks bērniņos. LTV1 Nelson bērnistabā.